Labs rīt. Labdien! Ko sen neesam neko filmējuši. Tas laiks tāds bija, kāds bija, tad mums parādījusies ir iespēja ar Lemonu. Pirms Polijas izstādes atbraukt uz 2 dienām uz Holandiju. Pamēģināt paķert leģendāro lielo asari. Tā kā, mēģināsim, redzēsim, kā mums tas sanāks. Esam netālu no Holandas dīpa. Jā. Mēģināsim. Yes. Jā, mētienā. Pirmajā mētienā. Labi. Labi, ka pazaudēju. Pusotrītim jau jābūt noteikti. Cerams. Not the smallest. Not the smallest, no. Yeah, nice one, nice one. Meal size. Not the smallest. Yeah, the 40. Re kā mums pirmais Holanda asars iekšā laivā. Smuks, drukns. Nav jau vēl tas lielais, bet, šitas tā saucās tas meal size. Tā kā tā. Asaris laikam bija ļoti tāds apaļš un slings ir. Neskrien pakaļ vispār. Jā, vienu mēs dabējām jau pašā sākumā. Tādu, laikam nelielāko šeit, kas ir, bet, smuks vienalga bija. Tas 40 sākums. Lemonam viens norābāts, tas bija, jā. Nezinu, neredzējām, bet vēl pamēģināsim biku šodien te un tad jau mainīsim vietu. Laikam jau tas Volkeraks nav tas tā pati labākā vieta tiem lielajiem asariem, jo mums ir tas plančiks ir vakarā pamēģināt līdeku. Tad, pats, cik mums tā iespēja bija te atbraukt, tad jā. Bet laikam būs jāmaina vieta, jo ļoti slings viņš ir. Nē, mēs tagad gaidām atvērs mūsu pārcels, mēs pārcelt tuvīt, tad mūs uzpildinās visu augšā, iebrauksim vārtos. Jo Holanda laikam sanāk, es negribu būt samalot kaut ko, bet man liekas, ka visi Holanda ir zem ūdens līmeņa jūras. Tāpēc te ir baigi daudz tās celšanās vietas. Bet to precīzāk pateiks Sipanieki mums. Kas notiek? Holanda, kā ir Holanda. Viņi ir zem līmenis. Zem līmenis, jā. Viņi paši regulē līmeni visur. Viņi paši nosaka visu? Jā. Viņi ir gudri cilvēki.
Redzēs, kā mums ir šitien. Bet, nu, patīkamais ir tas, ka šodien mums sola līdz 17 grādiem ārā. Labi. Lemoniņi tev mazie āķīši ir. Jā. Tā lēnām. Ievilks tevis paņemšu. Un vienīgais, kas arī stāvēja tur. Jā? Jā. Labi nāk. Nu tā kā īstu vīru medījums. Nu, ir itīgs medījums. Laikam 40 kaut nav lielāk. Nu ir lielāks, tā nav. Looks like perch. Looks like perch, but yeah, I think it will be zander. Oh. No perch. Must be sand. Yeah, coming up. Lēnām. Zander, I told you that it was zander. Big sand. Es viņu redzēju šitanītē ekrānā. Es redzēju ekrānā, un es Lemonam teicu, tas zandards jau. Jo, tas jau man BB ir. Nu, paskatīsimies. 8,3 man ir. Tev ir, jā? Pat cik tas ir klasikas, jā? Jā. To paveicās baigi Lemonam. Tas arī bija klasikā. Tad, nāc, ņem savējā, pasies kā apauns, Jāni. Pasies kā tēls. Ir, jā? Jā. Nu labi, uzmetīsimies ruļetes, paskatīsimies. Nu, klausies, pa 1 centimetru uzlabo savu personālu besu. Nē, neuzlaboju. Uzlaboju. 84. 85. Nav. Nē, rekur ir 8, rekur ir. Ieklašanas. Oi, jā, 78. 7 Labi, dāsmu augsts. Ļoti labi. Jā, es teicu, ka viņu noķeršu. Tavējā mazā. Jā, tā kā pērkam KP baits. Mandulas. Ir, jā? Nu likās, ka liels asars, bet izrādās vēl liels zandartiņš. Man jau to jušana tā sūdīgi ir. Iznāca kā iznāca. Right crossing, yeah? Yeah. Yes. Finally. Yes. It took. Fucking long time. Kas tur ir, Robīt? Sapēt jāmāk veči. No. Holandas asarīts. Pamērīsim, vai nav, cik te viņš mums ir. Bet nu paskaties, vai nav smuks. Tāpēc uz Holandu arī brauc ķert asarus. Pareizi, Tonī? Jā. Sorry? Yes. Yes, Jā. yes. Yes. Tā. Nu, 45. Nav 44. Beigas. Bet, nu, tāds. Var redzēt, kad ir smags asaris. 40 something. 44. Almost 45, but not 45. But nice one. Nice one, right? Fat one. No what? Un mūsu iesauktais itālis. Tikai, bišķi lielākā izmērā nekā parasti. 2 asaras jau atnes smukas tādas. Bet, tāda copa baigi tāda gausa ir. Un makšķerējam mēs 9-10 metros. Seklumā viņi nav. Neredzējām viņus seklumā. Un tad itālīts man atnes otru Holandas asari.
Pazies par esmu. Itālīts atkal strādā. Lūdzu! Vai nav smukulis? Skaists aserīts. Tā, Zēni. Nice one. Holandas asaris īstais. 47. 47. Yeah. We will try now. We will measure it. Oh, 50. No. 49. 49. 49. 2 kilo. More. Very high. Watch. I will make also one video for you. Watch how small. And Yeah, we are fishing the perches now in Netherlands, and nice perch just came 49 centimeters. Very nice. Really nice perch. What you say, Lemon? very good. Really? I don't have time. I need to catch also like that. Yeah, you need to do like this also. Yes, we teaching from the best. Yes. Okay. Tony, this one we cook yet. Nu, rekā pāris capīts kaut kāds bija mūsu sominenam. Patrāpījās lielais, bet, nu, arī smuki, nu, nav, nu, kaut kāda asarīša jau patrāpās ar. Bet, nu, man baigi šitas te atkal tas saucamais mūsu itālis, ko mēs Itālijā saucām, bijām street champion. Itālijā jau nopirkām, atvedu tādus pāris paciņas OSP un iekristījām ar Aldi viņu pa Itāliju, un rekā viņš mūs strādā. Maucies bez karabīnītes, jo tā, nu tā kā viņš baigi ņem pa zemi tur tā, nu ar tādām pauzēm tā kā, un tad, lai tur nekāda lieki sūdi nav, tad, jā, mauts bez karabīnītes. Tagad tā. Tā, no tā pravotka es tev varu parādīt, kāda viņa ir. Reigu pasies manu skātu. Nu, grunts paša ir. Neietinam nemaz spoli. Uztinam. Tā kā pa gruntu, bišķi tā kā pa gruntu patvičojam. Pavelkam, nu, nepaceļot viņu. Reku šitādas starvis, tādas prezervatīvas var izvilkt ārā. No lemoniņi ir, jā? Beidzot. Bet nav liels. Nice size. Nav. 20. 20. Jā, nāk vēl. Padod, ej, paņem. Paņem, paņem. Beidzot man arī oļeks iznāca. Nu, smuki.
heated by Sander. Yes. Laižam vaļā, vai labāk uzēdīsim? Not the smallest. Yeah, it's big. It's big. Like the previous, right? Yeah. It felt even bigger. Oh, baby perch. Bērniņš, asaru bērniņš. O, Tonijam arī. Baby perch. No. Liedek. Līdek? All līdek. Yes, līdek. Jā, cik viņš maziņš ir, jā, bet cik viņš resns tas asars ir. Nu, vienkārši nedabīgs kaut kāds. Nu tā, šodienas asaru copīti beidzam. Lemons tikko pazaudēja vēl vienu zīltiņu, bet copi diezgan pašvakarā. Bija tā, nu, kā mēs bijām gaidījuši, domājam, ka tur vajag daudz, bet nu nē. Iepriekšējās dienas reku bija tāds laiks mierīgāks, tad viņi bija ķēruši labāk. Bet pati copi bija kaut kādos 10-11 metros ķērām, tādā bišķiņ, nu, tā kā peregrūzā, nu, pārsvarā, lai tīri pa grunti mauktu. Inventāts mums tas pats standarts, šabiem Aspro 18. Un, jā, Tonijam somu aviņa kāds, bet jā, tā kā, nu, pašvakti sagatavosimies rītdienai un mauksim rītdien atkal, bet pārsteigums beigais bija, kad viņi tā kā lēni uzvedās, ļoti lēni ir, bet tā copa ir tādu bliezienu. Nu, man viens bija, nu, galīgi iekšā kuņģī pat. Tā iemauca, kad ieflaksēja iekšā pilnībā šahtā. Tā kā, jā, nu, kaut kāds rezumē nav. Rezumē vēl nav. Rītdien būs rezumē. Bet, nu jā, pirmajai dienai būs laikam labi. Pietiksies vakar. Garš ceļš tāls mums bija. Tā kā vēl nebijām īsti atjēgušies, tad jau rītdien jau vajadzētu būt labi.